Sveiki! Mani sauc Ginta, un šie ir Sikspārņu stāsti, man radošās dzīves pozitīvas stāsti. Sveiciens manos pozitīvajos stāstos pozitīviem cilvēkiem. 113 metrus virs jūras līmeņa no kalna namiņa. Es ceru, ka jums ir tēja, kafija vai adīklis, lai mēs varam, tuvākās 20-30 minūtes pavadīt kopā. Man nav ne tēja, ne kafija, ne adīklis. Man ir savs stāstāmais un ļoti daudz odi. Es ceru, ka īstenībā tie man neļaus baigi aizrauties ar runāšanu. Bet jā, pēdējo reizi man bija tāda maza pauzīte, tāpēc, ka dzīve iet savā ritumā ar savu skrējienu un spriedzīti, un nevienmēr spriedzītei piestāv arī adīšana kā meditācija. Es ceru, ka jūs odus tik labi nedzirdat, kā es viņus dzirdu, bet tātad par ko es jums šodien pastāstīšu. Tātad, kā censies un pārcensties līdz pārslodzē šajos pēdējos 2 mēnešos, kā pārslodzīti var novest pie radošas vai arottraumas un kā neuzkāpt uz grābekļa 2 reizes. Bet, ja godīgi, tad tas viss būs tā, ja es tā atšifrējot šito visu stāstu, tad es jums pastāstīšu par 3 stadījumiem, par saviem, protams, ieguvumiem, kā tiešām nepieļaut kļūdu 2 reizes, kā es to izdarīju ar vienu lietu. Un, jā. Bet šo stāstu es vispār plānoju mazliet tādā pārģērbšanās veidā, īstenībā varbūt man mazāk arī odi kodīs un jā. Tad jāsākam stāstu. Tātad, kā jau minēju, es ceru, ka jūs dzirdat varbūt tās dabu putnus visu vairāk nekā odus, kā es to dzirdu. Bet tātad šoreiz struktūra nekāda nebūs pabeigts bla bla bla. Būs tādā raitā gaitā, viss pēc kārtas tomēr, bet sākšu, protams, ar mazliet tā kā ar pabeigtiem darbiem, tad ir process, tur sanāks viss kopā, bet tātad es esmu apģērbusies savā pirms gada pirktajā, tas nebija Sweden, tas bija Somijā pirktajā briežu džemperītī, ja? Tātad man briežu tematika joprojām, kā jau kalnamiņā tas viss piestāv, bet tūlīt sākšu ar pirmo pabeigto darbiņu, un uz to gan es mazliet pārģērbšos. Un tā tad sākšu, es esmu izpurusi, varbūt tās, sākšu ar pirmo pabeigto darbiņu, un tas ir Žanetes dizainēts džemperītis, tas ir Windflower Sweater, tātad vēja ziedu džemperītis, kurā te stadījumā es piedalījos. Ļoti foršs džemperītis, es jums parādīšu arī maziņā klipiņā, kā viņš izskatās no tāluma un kā viņš vispār ir foršs, bet tagad es jums pastāstīšu. Tātad es piedalījos šajā te stadījumā un ļoti labprāt uzadīju, un ļoti patika vēja ziedi, ļoti skaisti īstenībā, tas tēlīts un ziediņi un viss foršs un tā. Bet tātad tas iesākums bija pavisam savādāks. Sākotnēji es biju piemeklējusi krāsiņas pelēku, gaiši rozā un tumšu rozā. Un biju domājis, ka pelēks fons būs gaiši rozā un pēc tam tumšu rozā ziediņi. Gandrīz jau tā arī sanāca. Jūs tos odus redzat? Es ceru, ka ne. Bet tātad es iesāku, es uzadīju tātad līdz šejienei, pelēks un gaiši rozā, un tad es sāku likt tumšu rozā klāt. Un kas sanāca? Sanāca tumši pelēks un tumši rozā, un kontrasts vispār aizgāja pastaigāties. Līdz ar to tas variants man nederēja. Un ko es tagad darīju? Protams, mazā panikā, jo šo te stadījumu steidzam ir jāpabeidz. Gan viņam mums bija termiņš līdz 28. aprīlim, es pabeidzu 28. martā jau. Bet, protams, tāds testiņš tā apziņa, ka es nedrīkst pievilt dizaineri. Un, jā. Meklēt citus variantus. Ko es atradu? Man ir baltā krāsa, tā ir pusmērīna vilna no Gazal, jā. Un tad šī te daļa. Kamēr es to dabūju piemeklēju. Tas arī nebija tik vienkārši. Tā man ir, atcerieties, es tamborēju vasaras nakts lakatu, kas, tā kā es teicu, odu ķermais.
tā varbūt būtu noderējis. Tātad tur no tumši lilā uz melnu pārgāja diedziņi, stulbie odi. Bet ārprāts, nu, un tātad es paņēmu to kokvilnu. Jā, starp citu, pusmērīnu vilnu un kokvilnu. Un tātad es no tās kūciņas paņēmu no paša vidiņa to lilīgo krāsu, tad es veselu gabaliņu izņēmu ārā un paņēmu jau pavisam, kas ir tumšāk, un līdz ar to te ir tumšāki tie ziediņi apakšā. Bet, protams, sikspārnē vienmēr ir gāze grīdā, un es parasti neizlasu visu aprakstu līdz galam, ko es izdarīju. Sākumā uzadīju tā, ka visa rakstēnā daļa ir aplītīta. Pēc tam es saprotu, iebrauc auzās, ārdīju ārā, un tad es izārdīju, jo te ir gabaliņš tomēr, kas nav vairs aplītī. Bet līdz ar to man ir ļoti, ļoti patīk šis džemperīts. Tā, tad es mazliet pastāstīšu. Tātad man bija divas versijas, tātad pelēkā un šī tā gala versija, par ko es esmu ļoti, ļoti priecīga. Es nezinu, man ļoti patīk, ļoti patīkam sādēt, tāpēc arī man patīk, es esmu stāvā sajūsmā un tam līdzīgi. Tātad, par cik es dabūju piemeklēt dzies, neticēsiet, bet arī sikspārni reizēm mēdz uzadīt paraudziņus, jo es vienkārši biju bezizējā ar to pelēko un gaiši rozā, tumši rozā un tam līdzīgi. Starp citu, jā, man ir ceriņa aizmugurē, un ziniet, kādas labums ir, kad ir savs kalnu namiņš un ceriņi, ka man nav jāiet zakt apstādījumu uz ceriņu. Bet neticēsiet, jā, tātad, lai es tiktu pie šī te krāsu salikuma, es uzadīju 3 paraudziņus. Neticēsiet, es arī gandrīz neticēju, bet man ir 3 paraudziņi. Diedziņi nav ievilti vienkārši tādēļ, lai es varu viņus arī pačandīt. Nu, un par cik bija jāda ar adatiņām numur 3, es sadīju ar 2,5. Nu, kā jau mans tas brīvais sadījums ir. Un līdz ar to es varēju izmantot zeķu dzijas. Un tad es te arī pamēģināju, tātad man te bija zeķu dzija plus Yarnard Flower diedziņš. Te man bija zeķu dzija alīzes, starp citu, un šī te kokvilnas diedziņš, un šeit beigās ir gazāla un šis diedziņš. Es vienkārši skatījos, kurš labāk izskatās. Un man tas, jo zeķu dzijai ir tātad 75% vilna, un līdz ar to ir tur tā šķiedriņa, diedziņi, matiņi, dzijas. Un līdz ar to šis izskatījās visgludākais, visforšākais, un to es arī uzadīju. Tātad sikspārne, dadā, arī āda paraudziņus. Jā, kas man patīk šim adījumam? Tātad, sākšu ar to, ka Žanetei ir fantastiski apraksti. Katram dizaineram mazliet savādāk, un droši vien pie katra ir jāpierod un tam līdzīgi, bet šis nav mans pirmais Žanetes apraksta adītais darbiņš, ja? Šis kaut kāds 3., 4., 5. Bet Žanetei apraksti ir tik fantastiski nostrādāti, tik perfekti, tik detalizēti, un pat ar norādēm uz video, ka īstenībā ir prieks adīt. Un, jā, šis apraksts gan bija angļu valodā, bet viņš pašlaik ir pieejams Ravelī, to es arī ielikšu aprakstu kastītē. Bet, jā, fantazi, džemperīts ir foršs, viņš ir patīkams, viņš nekošs. Starp citu tā kokvilna, lai arī cik viņa tumši izskatās, viņa cauri krāsu vispār nelaiž ārā, un līdz ar to es varu neuztraukties. Pašlaik arī odus cauri nelaiž, un man neviens odus nekož. Bet, kas man patīk? Man patīk, redziet, šeit ir, es nezinu, kā to latviski sauc. Tā nav ketelēšana, jeb ir. Te tāda tā kā dubultīga maliņa, tāda pati ir arī rociņā, protams, odē, un arī apakšmaliņa. Tas man ļoti patika. Es ar citu to esmu zinājusi, ka tā vienmēr tāda ir. Es neesmu pat adījusi saviem džemperīšiem, jo nesanāca. Teikt sanāca, un īstenībā man ļoti patīk. Tiešām es atvainojos prodiem, kas bojā skatu, gaisu, skaņu varbūt tās, bet tātad ļoti patīk šis te ketelējums. Tā, adīju izmēru numur 3, un kopējais svars man šim džemperītim bija, neesmu pierakstījusi, bet es zinu kaut kādi 400 grami. 400 kaut kā, gaidiet, man kaut kur jābūt gan. Tā. 426 grami. Ļoti normāli. Šito skaitli piefiksējam 426 gramu veselam džemperītim 3. izmēra. Es gan domāju, ka es varēju arī mierīgi adīt 2. izmēru. Bet šitais ir pirmais testadījums. Es esmu ļoti priecīgi, viņš ir sanācis fantastisks, un paldies Žanetei īstenībā par dizainu. Viņa malacis īstenībā, viņa pēc pašos dizainu stājas, un vēl ir daudz, kas, ko es vēl no viņas gribēšu adīt, un tā arī nākotnē būs. Tā.
par šo ir galā. Un tagad, lai turpinātu par nākamo darbiņu, es mazliet pārģērbšos, kā jau minēju, šoreiz pārģērbjos, un pasāstīšu, kāds nākamajam darbiņam saistīts kopīgs ar šo te grāmatu. Jā, es dodos pārģērbties, lai jūdiem garšīgākā, un jā, tiekamies pēc kādas sekundītes. Šis ir otrs mans pabeigtais darbs, tā ir tunika. Un tātad kāds viņai ir saistība ar šo te grāmatu? Godīgi sakot, es arī sākumā to nezināju. Izrādās šīs grāmatas autore ir arī šīs tunikas apraksta autore. Un kas šai tunikai? Šī tunika, šo arī es adīju kā testadījumu. Vienkārši adīju Žanetu šo džemperīti, un tad parādās Instagramā, ka es varētu pieteikties vēl vienam testa adījumam. Un jā, es pieteicos. Īstenībā nebija daudz meitenes, kas pieteikušās, un līdz ar to es pieteicos un tiku testiņā. Jā, tātad, kā jau minēju, katram dizaineram ir savs apraksta veidošanas stils, un šis apraksts bija daudz savādāks nekā Žanetē. Un runāju ar dizaineru, un viņi man prasa, es viņai prasu, kādu izmēriņu man adīt. Un mēs izmēram, protams, krūžu apkārtnēm. Viņi man saka, adiet XL. Nu, es adu XL. Un es ir baigi forši, tunika ir baigi foršā, bet man viņa ir nežēlīgi par lielu. Labi. Par to mazliet vēl vēlāk, bet tagad tā. Tātad tunika ir adīta no Lietuvas lina, kurā ir tātad 600 metru ots. Tātad šī tunika ir radīta no Lietuvas linas 600 metri 100 gramos, 2 pavadienos un, jā, 3-kārtīgas linas. 2 pavadienos. Es īsti neatceros. Varbūt 1 pavadienā. Nu labi, lai nu kā. Tunika, tātad adīju ar Unicorn adatiņām numur 3, šito piefiksējam. Adīju XL izmēru, jo tātad pēc krūšu apkārtmēru man 98 izmēru, 98 centimetri. Un viņi man saka, adiet XL. Man jau likās aizdomīgi XL. Bet nu ok. Un adatiņas Unicorn, 3. izmēra adatiņas. Tunikas svars, viņa tātad svar 372 gramus. Un tātad katrs dizainers taisa savādāk šos te aprakstīņus. Un šai dizainerai ir pilnīgi savādāks. Un pie katra dizainera jāpierod. Man nebija viegli. Es arī vairāk kārt ārdīju ārā, bet tunika ļoti skaista, bet tā kā viņa man ir ļoti liela, es viņu plānoju atdot mammai. Jo es viņu atdīju tā kā XL, pēc aizsības mans izmērs būtu ML, bet viņa vismaz 2 izmērs man pa lielu. Man krīt gan šeit nost, gan arī man ļoti šeit plata. Bet es domāju, manai mammai vasarai skaista tunika, līna vēl pie tam, būs ļoti forša, elpojoša, un es domāju, ļoti labi derēs. Tā, tātad šī tunika adīja ar Unicorn adatiņām numur 3, un es biju malacis. Tātad jūs zināt, ka līns ir ļoti stingrs, cieta šķiedra, un es tātad ņemu un adu, un arī tur ir tests, tur ir laiks, kurā jāpabeidz, un nebija nemaz viņš tik ilgs, viņš ātrāk beidzās nekā Žanetes džemperītis, lai arī tas sākās ātrāk. Un, jā, protams, es steidzos, uztraucos, lai tas testiņš ir laicīgi gatavs. 3. izmēra adats, un ko es izdarīju, es pārslogoju savu roku. Tātad arod trauma, un pārslogoju tik ļoti, ka es viņu nevarēju vienkārši vairs pakustināt. Atdot krēliskos valdziņus vienkārši nevarēju pakustināt. Man nācās roku šo nofiksēt, un ar otru roku, ziniet, tā kā otrādi ada un metos tās cilpiņas. Jo man rokas sāpes aizgāja līdz pat šejienei. Tātad vēl joprojām īstenībā man roka lec kaut kā te no kauliņiem ārā.
Un pādīt krēliskos valdziņus ļoti grūti, jo tad lins, kā jau lins, viņš ir ciets, stingrs un izrādās arī roku var izmežģīt, samocīt, ātri radot un tam līdzīgi. Bet, nu jau sāk lēnām attiet un būs labi, bet, nu jā, šitais man bija otrais testiņš, jā, es nezinu, kā es domāju, bet man viņu vajadzēja, ok, es viņu dabūju, nu, kaut kā tā, bet tunika ļoti, ļoti skaista. Es viņu labprāt varbūt atkārtot, bet es nezinu, vai man rokas aizsniegsies līdz tam vai ne. Bet tāda lūk skaista tunika. Man liekas ļoti, ļoti skaista. Man krāsa vienkārši patīk, viņa ir fantastiska. Un es ceru, ka manai mammai viņa ļoti labi derēs. Tagad es atkal pārģērbšos, un tad mēs runāsim tālāk par nākošiem darbiņiem un nākošo testiņu, uz kur pieteicos. Ko izskatās, es ne tikai baroju jodus, bet arī man te irsis aplido. Nu, kā jau laukos. Jā, ja jums kādam tur pietrūkst odi, dodiet ziņu, labprāt padalīšos, esmu jau sakosta, bet es esmu pārģērbusies, lai, ziniet, sveiks asinis, sveiks uzklāts galds, lai viņiem arī prieks ir. Sveigas rīdzinietes asins. Tā, tātad mazliet pastāstīšu, kā es tātad tiku līdz pārslodzēju. Tātad adu vienu džemperītī Windflower Sweater no Žanetes, adu tuniku sarkano, kuras aprakstiņš jau ir iznācis, un es ielikšu arī apakšā apraksta kastītē Ravelry adresīti, un tad tiks nāc vēl viens testiņš. Nu, ja dzīve sarežģīta un ar spriedzīti, ok, ņem uztur viņu tālāk un piesakos vēl vienam aprakstam. Šis apraksts ir no Jennifer Steingass, tātad dizains. Viņa ir Instagramā kā Knit Love Wool, un tātad es piedalos viņas testādījumā. Tā kā ar tiem es tur bišķiņi aizrāvos, visur ir termiņi, arī šim ir termiņš, pavisam drīz viņam jābūt gatavam, bet vismaz tēļu daļa man ir gatava, arī aizmugurē ir gatavs arī mēnestiņš, viss ir uzadīts, līdz ar to man tagad tikai taisni labs gludais adījums. Un man to lūk šādas te skaistas spalvas. Sākotnējā ideja bija mazliet par citām dzijām, bet pašlaik ir tāda. Un tātad, kā es iedzinu sev pārslodzē? Es piesakos vienam testiņam, otram, un tātad es esmu trešam. Nu labi, ar 3 testiņiem es vēl tik galā, bet pēkšņi vārds. Man ir pasūtījums, man ir jādekstra garās pīņu zeķes uz 115 cm augstumā, 45 kājas izmērs, es uzvedu arī tās zeķes. Tumšulā krāsā. Bet tātad es jau minēju, tātad viens džemperīts man svēra 400 plus gramus, tunika nepilnus 400, bet zeķes 650 gramus, varat iedomāties. Un tas tāds īsti kārtīgs pīņu džemperis, un ar ko es arī ar grūtībām adīju, jo pēc tās tunikas man bija diezgan grūti tātad krēliskos valdziņus adīt un roku kustināt. Jā, tātad, bet tuniku adīju ar unicorn adatām, tātad tās, kas ir domāts adītājām, lai uzlabotu adīšanu. Bet, nu, tas ir lins, ok. Linu tas ir diezgan pagrūti adīt, jā. Tā, bet 3 testiņi. Viens gatavs, otrs gatavs, viens ir procesā. Lai cik smuka aizmugurīgi arī tur, ok, redzam viss. Pieteicos nākamajam testam. Nezinu, vai tikšu apstiprināta, bet pieteicos. Nu, vienkārši, ja dzīve sarežģījām vēl vairāk, un ko tur atslāpt, ja gāz grīdā, tad grīdā, un kaut jau līdz asarām un sāpēm, bet darbiņi ir jāpadara. Tā, tagad es jums mazliet parādīšu to, kas man ir vēl gatavs. Tātad šis jau ir process, bet tas ir 3. testadījums. Tālāk, nākošais tātad man bija gatavs ekstra garās pīņu zeķes,
Un kas man vēl ir gatavs? Tūlīt rādu jums vēl vienu darbiņu. Tātad es rādīšu šeit vienu gatavu darbiņu un otru pusgatavu, bet tātad šeit būs tas atšifrējums, kā neuzkāpt uz grābekļa 2 reizes, kā es to izdarīju. Tātad es adīju zigzag šallītes. Es jums vairākus uz sādīju, jau vairs neatceros, cik nav būtiski, bet savējos adīju tātad no vasaras merīna vilnas plus maz vilnas mohērs dziedziņš klāt un viņa baigi foršā bija. Kas notikās? Es, ka viņi sāk nāsāties vienas un laikā, gan es 3 reizes pazaudēju, jo mohēriņa, bet merīna vilna slidena, un es esmu sasējusi, es pat nebiju sasējusi, aplikusi, staigāju pa veikalu, bāc, kaut kur jau krīt. Un šitā 3 reizes, kamēr es beigās sapratu, ka viņi ir jāsasina, lai viņi nepazaudētu. Bet kāpēc runāju par tām? Tāpēc, ka es uzadīju vēl vienu, un šeit ir tas neuzkāpiet uz maniem grābekļiem. Tātad šīs šallītes man iet kā mašīnas adījums, kad es brīvi varu sēdēt mašīnā un adīt, ne tikai strādāt ar pasūtījumiem vai kaut ko tam līdzīgi mašīnā. Jā, arī tā es daru. Tad es uzadīju vēl vienu šallīti, un šī bija, ja nemaldos, no Drops Flora. Šī ir smalkāka, ar adatiņām 2,5. Atcerieties? Un es jau stāstīju, neadiet tik smalku. Viņa ir pagara, bet viņa nav tik gara kā manas tās. Un šities kaut kāds bērniņu variants ir īstenībā. Un var jau arī pieaugušo, bet viņi ir jāsasien. Kāpēc neādīt šo? Tāpēc ar 2,5 adatām. Pirmkārt, adījums sanāk ļoti smalks, jāadīt ļoti ilgi. Rakstiņi ir ļoti daudz atkārtojas, līdz ar to viņa ir šaurāka. Un, īstenībā viņa arī blīvāka ir. Un pašam kaifs, godīgi sakot, ir mazāks, jo te varēja droši ar adatiņām numur 3 un būtu baigi forši. Bet tātad to grābekli. Citiem baigi gudri saka, neādiet ar adatiņām 2,5. Un es te atradu tā. Man no viena no džemperiem palika pāri. Drops alpakas zija. Un sakalādu vienu šallīti tādu pašu. Bet kur tas grābeklis? Jā, ekstra garās piņu zeķis bija šādā krāsā. Kur tas grābeklis? Es atkal adu ar adatiņām 2,5. Baigā gudriniece, jā, ne? Bet, ko es sapratu, man viņa ir jāda īstenībā garāka nekā baltā šallīte, lai viņa būtu pieklājīga, normāli, sakarīga, gara un tam līdzīgi. Viņa, man liekas, mazliet vairāk koža nekā Drops Flora, bet, kā jūs teicu, šis mašīnas pasažiera radījums, kad esmu kā pasažieris, un, 2,5 ir par smalku. Varēja droši ņemt adatiņas numur 3, bet vislabākā šis šallītis sanāk, ja ir adatiņas numur 3,5. Jā, tas ir man pašlaik procesā. Procesā man vēl ļoti daudz darbiņi, bet es pašlaik pie tiem nepieķeros. Piemēram, viens no somu zaķiem, kuras piedalījos kopadīšanā, viena zaķi ir uzadīt. Tad man ir pagānu džempers, kas man ir, jā, un vēl viens zaķīts, kas man gaida uz rindā, kas man ir jāda. Tā. Bet tagad, vai skatījāties Eirovīziju? Es ceru, ka skatījāties, vai arī nē, tad vismaz zināt lietas kursā, kas tur vinnēja. Ja arī nē, tad varbūt zināt otro vietas ieguvēju, otrās vietas ieguvēju puisi no Horvātijas un superīgi forša dziesma. Vai jūs pamanījāt, ka viņam bija tamborēta blūze? Par to es varu teikt žetons dizaineram un malači tie, kas taisīja to blūzi, viņi fantastiska, kupla un skaista. Tamborēm bija arī tur klipiņā, tur tātad gan uz bungām, gan uz sintezatoru, gan virsū un tam līdzīgi, bet tā blūze ir vienkārši superīga, un tā ir tā vērta, lai viņu atkārtotu. Tā, tas ir par maniem priekiem īstenībā, un ko es pamanīju tam līdzīgi, tagad gan mazliet par ieguvumiem. Un tā ir par pēdējiem saviem ieguvumiem, protams, pārsvarā tās ir dzīves, bet stāstu. Tā. Kaifs. Pēdējā dzīve, ko es iegūvu, ko es nopirku, tās ir 4 šķeterītes no Pācis vilnas fabrikas. Ir sisit no slēdēm. Tā ir merīna vilna. Es paņēmu divkārtīgu, viņas mažo īstenībā gandrīz kā
vilnas dzija, bet man liekas, ka viņi arī mazliet kodīgi ir. Nākošais, ja es ņemtu tomēr vienkārtīgu, un lai es varu likt kopā ar mazu mohēras gabaliņu, ja vajag godus, es varu padalīties, tātad likt ar mohēru plāniņu, tur, kur apmēram 1000 metri 100 gramos, un būtu baigi foršais patīkams sadījums. Šeit, diemžēl, mohēriņu klāt liek, baigi diezs sadījums sanāks. Bet tad, lūk, viens no maniem iegumiem. Nākošais. Piedalījos vienā konkursā. Konkurs kā konkurss. Viss normāli, viss ok. Bet piedalos konkursā, beigās skatos nākamajā dienā, tur, ka konkurss noslēdzas, ir jau veikta izlos, lai arī bija brīvdienas. Un skatos, kā es tā kā svinējusi. Vēl vienu dienu vēlāk uzrakstu, rīkotājiem. Tā kā es esmu vinējusi, ja? Viņi man atraksta. Jā, un ko tagad darīsim? Jā. Nebūtu painteresējusies vispār, balviņu nedabūtu. Bet, ko es atbildēju uz to, ko mēs darīsim, es pateicu, varbūt jūs man atsūtīsiet balviņu, un es viņu saņemšu. Nē, jā, protams, bet, tēti brīvdienas omnivus puiši nestrādā, un varbūt tās. Ko nozīmē varbūt tās? Es uzrakstīju savu omnivu, godīgi sakot, nekādas sarunas pārunas vairāk negribēju vest, ņemot vairāk, ko mēs nedarīsim? Ja solā konkursu rīkot un balviņu, man liekas, tas ir pats par sevi saprotams, kā jāuzvedās. Bet tātad balviņā es vinēju, es izvēlējos lūk šādu te pats vienkārtīgo dzīvu. Vēl ne no skarstiem mērķiem, neplānotiem, tad jau redzēsim, kas tur būs. Tā, nākošā lieta, ko es iegūvu. Mazliet pačauksnāšos. Nākošie būs pasūtījumi no Hobby D. Ja jau āda džemperīšus un ar tādām skaistām pārējām vēlas, teļu daļā to rakstēt no daļu, tad lūk, kādas es dzīves pasūtīju no Hobby D. Īstenībā caur manu mammu mēs abas kopā vienkārši, lai tie pasti izdevumi nav tik lieli vai pat bez maksas un tam līdzīgi. Tātad, lūk, šādas te krāsainas dzīvi pārējais. Tās 100% vilna un 100–400 metri. Līdz ar to īstenībā teļu daļai tad ļoti skaistas divas dzīves. Man liekas gan, ka es pasūtīju vienu. Labi. Ok. Nākošā dzīve, ko es arī pasūtīju no Hobby D, lūk, ir šāda te. Ar šādu krāsiņu, jā. Tā dzīve ir kolorina. Šī bija Dream Color. Šī ir kolorina. 80 akrīls, 20 vilna. Un, jā, 50 grami, 200 metri. Praktiski tāpat tā kā zeķu dzīve. Lūk, šādas teļu daļas es vēl varu izvēlēties. Bet vienu dzīvi nesanāca mums pasūtīt. Mazliet tur sajūta visu un tam līdzīgi. Un tad lūk, šādu te pasūtīju. Tā ir dālī, tā ir akals kokvilna. Arī skaistiem teļa rakstēniem daļām. Un kādēļ man tas varētu noderēt, ja man apstiprina atkal tagad 4. testiņā, vai īstenībā tas jau šogad būs 5. varbūt tās testādījums. Jā, tad kādu no šīm varbūt man noderēs, varbūt tās izvēlēšos kaut ko citu. Bet tātad man skaistas dzīves turmākajiem adiem. Un vēl ko es dabūju par godu šim visam, tātad tas ir arī no Hobby veikaliņa. Un tie ir super skaisti, forši, mazi marķierīši. Dažādās krāsiņās. Tā, te būs arī tāds, tur lilā, rozā, zaļi, vienmēr sakot, jūs jau atceraties manu švezīti, ka man pazudā visa marķierīšu buņģiņa. Tā ir man jauna, skaista, te ir iekšā 40 marķierīši īstenībā, jā, veikošie, maza buņģiņa arī ar marķierīšiem. Jā, tī mani šī pēdējie iegūmi, jā, slēkumā ir pagaidām viss. Es priecāšos īstenībā par rīkšķītī, lai varbūt nepazūd turpmāk tik ilgi un atbalstīt gan mani, gan arī citas mūsu radošās meitenes, lai radošais saturs YouTube kanālā nepazūd. Tā kā, paldies par rīkšķītī. Tā, man liekas, man šim stāstam arī būs viss.
grūti jau izturēt visus sodus. Es ceru, ka skaņu viņi netraucē, bet pabarojas. Es noteikti esmu kādu pusduci odu. Un, jā, nu ko, es jums novēlēšu īstenībā radošu maiju, un droši vien tiksimies jūnijā, es tā gribētu cerēt, un lai jums ir mazodu un radoši garstāvoklis. Saudzējiet sevi, un lai jums to par skaisti darbi. Paldies, nospēties, un atā!